Novembra mēneša top 10. 10. vietā. Atkal uzdevuma augstumos aģents 0011 Endrijs Šmits. Vispirms Jūrmālas Karaļvalstī centās ielausties Roberts Krūmiņš. Un pēc tam to mēģināja izdarīt arī Renārs Magone. Bet Endrijs Šmits ir lielisks savas pilsētas sargs. 9. vietā. Uzbrukuma beigas pēdējās sekundes. Edgars Jeromanovs no paša Raga ciema trāpa tālmetienu Lapmeža ciema grozā. Edgars Jeromanovs. 8. vietā. Gala auta izspēle Jūrmālas komandai. Aģents Šmits it kā liek bloku, te pēkšņi pats ielaužās studentu mazpilsētiņā un nolauž grozu. Aģents 0011 Šmits, Endrijs Šmits. 7. vietā. Latvijas Universitātes uzbrukums. Pustālais metiens Engram nav precīzs, bet ielido pretinieks soda laukumā Roberts Krūmiņš un tā saucamais porziņģītis. Pielabotais danks. Roberts Krūmiņš ir tīrīgs puika un viņam nepatīk partneru atstātās nekārtības. 6. vietā. Latvijas čempionība VF Rīga uzbrukumā. Pikenrola sadarbība Hakansons Mejers, vienroča āmurs pāri Ingaram Aizpuram no Liepāja trio, bet skatāmies atkārtojumā. Eleganti Hakansona piespēle un Mārtiņš Mejers ar autoritāti pāri Aizpurām. 5. vietā. Valmiera uzņem savā laukumā Jelgavu. Šuļauskas diriģēja Jelgavas uzbrukumu, bet te bumba tiek pazaudēta. Tā pie Haralda Kārļa ātrais pretuzbrukums. Labā kreisā danks! Skaista epizode Latvijas izlases aizsargam. Redzam atkārtojumā. Haralds Kārlis dodās ātrajā uzbrukumā. Paskatās pa labi, paskatās pa kreisi. Pāri malā Braļukas. 4. vietā. Jēkabpils uzņem savā laukumā VF Rīga. Kumpis ielaužās soda laukumā. Danks pāri Marekam Mejerim. Marek, smaidi, rīt tu būsi visās ziņās. 3. vietā. Kalīsti caurgainā Roberts Krūmiņš. Nē. Jason atpakaļ uz Kanādu. Tā Saksona pretspēlētājiem Roberts Krūmiņš un Latvijas Universitātei. Pirmā uzvara otrajā pagarinājumā. Lieliskas beigas. 2. vietā. Pirmā puslaika beigas Jelgavā. Tālākais metiens šozon Aldars Latvijas basketbola līgā. Tailers Larsons trāpa metienu no pašas Jēkabpils. Pēc pirmā puslaika panākot plus 15 Jēkabpilī, beigās gan uzvarēja Jelgava. Un novembra mēneša 1. vietā. Jūrmālas uzbrukums pret Baronas Latvijas dzelzceļš. Jeromanovs ielaužās soda laukumā, piespēle aģentam Endrijam Šmitam, kurš ielido. Lapmeža ciema arēnā atspēries no paša Kolkas Ragā. Skatāmies vēlreiz. Lieliska piespēle un Šmits. Endrijs Šmits, aģents 0011, uzspridzina Lapmeža ciema grozu un visu arēnu.